Brīžiem varā, brīžiem ciet. Svinīgā un sirsnīgā ceremonijā Madonā pasniegta gada balva kultūrā 2025, godinot cilvēkus, kuru darbs ikdienā veido, iedvesmo un uztur dzīvu novada kultūras telpu. Šis gads pašiem mums bija aizraujošs. Tas bija Jāņa Simpsona Madonas mākslas skolas 50 gadu jubilejas gads. Ieceres bija daudz, un var teikt, viņas arī visas īstenojās. Šis noslēguma pasākums, kad mūsu skolas kolektīvs saņēma galveno balvu par kultūras notikumu Madonā, Madonas novadā, tas bija pārsteigums, tas bija turēts noslēpumā, mēs neviens to nezinājām. Līdz ar to tas deva vēl plus ārkārtīgi lielu enerģiju, spēku, iet tālāk, darīt to, kas mūs pašus aizrauja, priecāties, ka tas arī dod iedvesmu, enerģiju un prieku arī mūsu līdzcilvēkiem, tā kā uz priekšu. Kopumā apbalvojumam tika pieteikti 40 pretendenti. Pēc žūrijas izvērtējuma balva tika pasniegta 11 nominācijās. Ir prieks, ka tas mūsu darbs tiek novērtēts. Tas nav tikai mans darbs, tas ir viss mūsu komandas darbs. Mums ir ļoti dažādi gājis, ir bijuši vieglāki laiki, sarežģītāki laiki, bet mēs vienmēr esam ticējuši tiem saviem spēkiem, tiem saviem ideāliem, uz kuriem mēs esam vienmēr centušies iet. Un tātad kopumā tas nav tikai tas varbūt tiešais darbs, kas ir Sauliskā un Tautisnumā, bet ir arī dažādi kultūras projekti, kas notiek gan pagastā, tātad ir baznīca kā kultūra vieta, kur mums notiek dažāda veida un žanra pasākumi. Tad darbs arī ar biedrību, piesaistot dažādus viesmācniekus, ejot tātad ārpus ikdienišķiem darba pienākumiem. Es eju pa vēju un mati man sajūg. Es eju pa lietu un placi man mirkst. Tas pagājušais gads bija tik ļoti piepildīts ar visādiem projektiem un koncertiem un jubilejām. Un paldies maniem kultūras projektu starpniekiem, kuri vienmēr man liek izkāpt no komforta zonas un ļauties kaut kam tādam izaicinājumam, kuram droši vien tā ikdienā es varbūt pati neuzdrošinātos. Tā noteikti ir Dieva dāvana, gan tā balss, gan arī tas, ka es pati to mūziku jūtu un esmu viņā iekšā. Un tas kaut kā, es domāju, tad, kad tu pats esi saņēmis un tu esi gatavs dot citiem, tad arī tas aiziet arī pie pārējiem. Pamanīts un novērtēts tika gan pieredzes bagāto kultūras darbinieku devums, tostarp koklētāja ansambļa Rasa ilgadējās vadītājas Ineses Ābolas un tautas amatu tradīcijas saglabātājas Valdas Kļaviņas ieguldījums, gan gada debija kultūrā Kūtēju orķestra Vivo diriģents Juris Vītiņš, arī jaunas kultūra telpas radīšana Vestienā, kas sasaucas ar Latvijas Lēļu kino 60 gadi, ko atzīmējam šogad. Tā ir unikāla kultūra vieta Madonas novadā, tādas otras nav. Un šeit ir iespēja ne tikai baudīt kultūru, baudīt mākslinieka veidotās filmas, bet arī redzēt filmu tēlus dzīvajā, radoši darboties. Tāds pārsteigums, ka tikām izvēlēti mēs, jo mēs atvērāmies tikai rudenī, bet mākslinieks ir pelnījis to. Gada cilvēks bibliotēku nozarē Dacīta Tomiņa, savukārt muzeja nozarē Elīna Krupko. Man liekas, kad vēlos vai par jaunu, vai man par pieredzes par maz, lai es jau nopelnītu kaut kādus novērtējumus, bet man patiesi prieks, paldies, ka mani novērtēja, paldies. Tas ir tikai sākums, man vēl arī daudz idejas ir padomā mākslā un māksla, izstādes, mākslinieki novadā, tas ir tas mans lauciņš un man patīk būt daļai no tā visa un man prieks, kad ir tik atsaucīgi mākslinieki un iedvesmojuši cilvēki un tik superīgi kolēģi, kas palīdz un atbalsta visās arī manās mazliet trakajās idejās. Tā kā vēl daudz ko darīt. Lielākās ovācijas pasniedzot balvu par mūža ieguldījumu kultūrā, ko saņēma Cēsvainas mūzikas un mākslas skolas dibinātāja un vienīgā direktore Inta Stiene. Viss ir novērtēts, viss ir ieraudzīts, mūžā daudz kas ir krāts, viss ir vērots, labi cilvēki satikti, izcils personības, kolēģi, draugi, dzimtas, tēva dzimta, mātes dzimta. No tām viss ir dzīvē uzkrāts un izdarīts ir tas, ko vecmāmiņa teica. Neskaties atpakaļ, nemēģini atdot man to, ko es tev esmu devusi, dod uz priekšu. Visu, ko es esmu saņēmusi, to es dodu uz priekšu. Mēs turēsimies kultūrā un mēs pieveiksim vardarbību, tumsonību un mēs to izdarīsim. Jāpiebilst, ka gada balva kultūrā Madonā tiek pasniegta jau 4. gadu, apliecinot, ka novads apzināti veido un stiprina kultūru kā vienu no savām pamatvērtībām. Mēs visi pārliecinājāmies, ka kultūra mums ir ļoti svarīga, kultūra mums ir sirdīs un mūsu darbā. Un tik daudzi cilvēki apliecināja ne tikai spēju
iedvesmot citus, bet arī spēju uzņemties vairāk nekā no tiem cilvēkiem tiek sagaidīts. Man bija īpašs gods, un tiešām tās ir labas sajūtas, jo Madona ar kaut ko ir īpašs. Un šajā ceremonijā vēlreiz tur ir atbilde. Šeit ir paši cilvēki. Jo vairāk mēs sitīsim uz pašu sev uz pleca un arī tiem cilvēkiem, kas ieguldās, jo mēs varam būt lepnāki par to, jo mums ir jādižojās ar saviem cilvēkiem, kas ir mums līdzās, jo viņi ir tie cilvēki, kas tur mūsu valsts. Madonas novads ir ļoti bagāts un kultūras tradīcijām ar cilvēkiem, kas sevi izpauž kultūrā un arī dāvina citiem šo prieku. Tā kā šis iepriekš gads nav bijis izņēmums un mums tiešām ir daudz par ko runāt, par ko spriest, ko pārdzīvot un izvērtēt. Un ir liels prieks par to, ka mēs atrodam laiku un vietu pateikt paldies. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.